kā noteikt savas vau krāsas. Tās, kuras iedvesmo, tās, kuras uzlādē ar enerģiju, tās, kuras aizsargā. Čia ir instrukcija. Starp citu var noteikt arī tavas fuj krāsas, kuras atņem, kuras kaitina. Kā uztaisīt labu selfiju sev, ja? Priekš krāsu noteikšanas. Pirmkārt, vajadzīga dienas gaisma, laba. Bet tur man ir loks, un tagad es esmu apgaismota vienmērīgi no abām pusēm. Negriežamies ar vienu vai otru pusi, ja? Pretī. Un vajadzīga kamera, kura būs nolikta vertikāli, tieši ar kameriņu deguna centra līmenī. Pietiekami tālu un tīri vertikāli, es varu izmantot vai nu statīvu un pati paiet nost, vai nu varu kādam rokās iedot paturēt un nospiest to telefonu, vai varu pielīmēt pie loga. Es varu, protams, atstutēt ar grāmatām vai krūzīti, ja? Un nolikt to vertikālo kameru uz palodzes un pati apsēsties. Un man vajag salīdzinoši tīru seju, matus nostā, lai mana augšējā ķermeņa daļa ir brīva, jo šeit zīmēsim krāsu. Tagad ieliekam šo bildi Instagramā, izvēlamies šo te funkciju zīmēt. Ja? Uzliekam uz visresnāko līniju, man patīk tā, un paņemam kaut kādu krāsu no šitām. Kur tu gribi? Piemēram, gaiši zilo. Ja? Es pat izvēlēšos šitik zilu. Te var izvēlēties dažādas krāsas no paletes. Ja? Izvēlamies, piemēram, šitik zilu, ja? Un uzzīmējām man džemperīti šādā te krāsā. Pat necenšamies īpaši censties. Redziet? Un saglabājam. Safe. Šī krāsa mums ir, tāpēc ejam atkal un undo daram. Un izvēlamies citu krāsu. Šajā gadījumā es gribu rozā pārbaudīt. Un zīmēju sev rozā džemperīti. Un saglabājām šo krāsu. Tagad mēs varam salikt visu uz vienas paneles, ja? Pielikt tiem numuriņus, un pašas pameditēt un paskatīties, kuras krāsas mums vairāk patīk. Prasīt saviem draugiem vai neatkarīgiem cilvēkiem varbūt, lai viņi novērtē, kādas tad ir vau un kādas ir fuj krāsas. Ja? Kādas man te ir vau un kādas fuj krāsas ir, ko domā?